Covid ievies izmaiņas manā dzīvē pamatīgas, jo viss aizliedz iet. Jā, mūsu aktieri vai kultūras joma sāk neeksistēt vairāk. No sākuma es centos pret to tā viegli pēc inerces uzvesties, ka viss ir chill. Un saka, tas pāries, un tad baigo spēcīgo mētāju apkārt riņķī, un tad vienā brīdī domāju, what the fuck? Neviens jau nezina, cik ilgi tas ies. Jā, un tad vienā brīdī saprotu, par ko es te priecājos, nesaprotu, par ko es te reāli priecājos. Un tad es sāku, vienkārši pirmais sanāca brīdis, kad saku pieņemt, ir slikti, un es jūtos sūdīgi. Kam nepatīk tas vārds slikti, bet es jūtos sūdīgi. Un tādā veidā arī tas bija, es teiktu, izaugšanas process sākās, kaut kādā veidā pieņemt lietas. Ko tu strādāji tajā laikā? Neko. Nē, es domāju, pirms Covid. Pirms Covid, es atkal uz sevi strādāju. Man bija tāpat Rīgas aktieru studija. Okay. Kā primārais, es tur daudz, mēs tur laiku un visu enerģiju un finanses ieguldīju un gāju pret traumu un bija telpas izremontēts, pielāgots un tā tālāk joprojām. Pirmo vilni vēl bišķiņ pārvarēja. Pēc tam, kad bija lockdowns? Jā, un tad bija bišķiņ, un tad mēs kaut kā ākstījāmies pa tiem zūmiem, jā, tur it kā vien tur varēja. Un tad nākamais bija tas, tagad palaid vaļā groži, tad sāk varēt. Un tad atkal aizslēdz. Tas bija pēdējais. Un tad juk prātā loģiski. Jā.